tas ir tāds, kas pakļaujas kaut kādiem, kā saka, pilsoniskiem pienākumiem. Ja? Piemēram, tas ir, kā jūs to zināt, civility, angliski vārds nozīmē pieklājība, ne tikai pilsonība. Civility ir tas, ka es, piemēram, nespļauju uz grīdas un palaižu vecākus cilvēkus pa durvīm pa priekšu, vai ne, un saku labdien, vai ne, tur un neatraugājos un tā tālāk, vai ne? Vismaz cenšos visu nosaukto darīt. Ja? Tā cerība, kā mēs varētu iedibināt šādas attiecības arī valsts starpā. Ja? Bet, kā mēs to zinām, līdz pat mūsu dienām, tas mērķis ir, protams, bijis ļoti jauks un ļoti patīkams, bet līdz pat mūsu dienām šo mērķi nevienam nav izdevies sasniegt, tāpēc, ka nekādas tādas, kā saka, valsts, pasaules pārvaldes nav. Proti, nav nekā tāda, kas pasaules līmenī varētu nodrošināt pie nepieciešamības arī ar spēku. Nodrošināt zinām normu un zināmas kārtības ievērošanu. Ja? Protams, ir bijuši mēģinājumi, un 20. gadsimts ir pilns ar šādiem mēģinājumiem šādu kārtību iedibināt. Ja? Tas ir, tur savulaik nācija līga, Tautas savienība, kā to sauca 20. 30. gados. Mūsdienās tās, protams, ir apvienotās nācijas, kas nevar teikt, ka viņas pilnīgi neko nedara. Ja, bet, kā mēs to redzam, apvienotās nācijas arī nav spējīgas mūsdienās novērst karus, tā skaitā novērst, kā saka, lielus karus. Gal galā uz šo brīdi, cik es saprotu, tas Ukrainas konflikts jau ir principā aizgājis tik tālu, ka, grūti iedomāties tur kaut kādu tādu vienkāršu, vieglu risinājumu, jo tur ir gājuši bojā kaut 4000 cilvēku, vai ne, kas ir, kā saka, kas nav maz, kas ir viena neliela Latvijas pašvaldība, vai ne. Un tas nozīmē to, ka patiesībā jau, kā saka, šie mēģinājumi nodibināt kaut kādu tādu pasaules pārvaldu un pasaules kārtību līdz šim nav vainagojušies panākumiem, ja. Taču mūsdienās, protams, ka starptautiskās attiecības tiek analizētas daudz rūpīgāk. Tieši tādēļ es arī pārēju pie nākamā. Un tagad jau sāku runāt par atsevišķām skolām. Ja, par visām mēs neizrunāsimies, bet par tām galvenajām mēs iespējams šodien vēl paspēsim izrunāties. Protams, tas ir skolas mūsdienu starptautisko attiecību teorijā, kuras tad ir tās, kas, kā saka, mūsdienās mēģina skaidrot, kas tad ir pamatā starpvalstu attiecībā. Pirmā tāda un visnozīmīgākā skola, kas tiek pieteikta 40. gados, bet vienlaikus vismaz pretendē uz to, ka tā ir tradīcija, kurai ir ļoti dziļas saknes vispār politisko ideju vēsturē, tas ir tā sauktais reālisms. Reālisms, es to stulītās, kā saka, paskaidrošu, ko tas nozīmē. Tur ir tas galvenais klasiķis, kas ir patiešām ļoti labi lasāms un ļoti, kā saka, konceptuāli dziļš. Autors ir tāds Hans Morgenthau, viņš ir vācu izcelsmes, bet Amerikā, jā, tā būs labāk, jā. Lūk, sarakstīt grāmatu Politics Among Nations, ja, kur tad viņš nonāk pie tādiem šiem galvenajiem reālismu tādas skolas pamat nosacījumiem un pamat postulātiem, kas viņš saka, kā mēs varam izskaidrot starpvalstu attiecības. Pirmkārt, viņš saka, ka mums ir jāsamierinās ar to, ka galvenā vienība starptautiskajā politikā joprojām ir tā pati nācija valsts. Ja? Respektīvi, šī te pat teritoriālā valsts, kas tiek identificēta ar kaut kādu nāciju. Ja? Tur Francija, francūži, tur nezinu, Anglija, angļi un tā tālāk. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka
ka valsts joprojām ir un paliek galvenais spēlētājs, neraugoties uz visiem manis pieminētajiem globalizācijas procesiem. Otrām kārtām šīs valstis ir sautīgas, un šo valstu galvenais uzdevums ir izdzīvošana. Izdzīvošana arī uz citu rēķinu. Tajā ziņā, ka ja es rūpējos par savu izdzīvošanu, tad man nav nekādu ierobežojumu, kādēļ, lai es nevarētu, šo izdzīvošanu veicinot ar agresiju. Jā, piemēram, atņemot kādam kaut ko, kas viņam pieder un kas man varētu patikt. Jā. Un tas, uz ko ir vērsta reālisma skolas skatījumā starptautiskā politika, ir valstu rūpes par savu drošību. Pie kam šīs valstu rūpes par savu drošību vienmēr ir kaut kas tāds, kas primāri attiecās tieši uz valstīm pašām. Un nekādas starptautiskas organizācijas un tam līdzīgas lietas šo funkciju aizpildīt nespējas. Valsts ir tajā ziņā kaut kas līdzīgs biljarda bumbām. Ja, kur biljarda bumbas, protams, var viena otru pabīdīt uz otru pusi, bet biljarda bumbas ir necaur ejamas. Ja, tajā ziņā, ka biljarda bumbas nevar saplūst vienā lielā bumbā. Ja, viņas ir neatkarīgas un noslēgtas vienotrai. Ja. Starptautiskā vide ir anarhiska. Ja. Un šajā starptautiskajā vidē valstis rūpējās gluži vienkārši katra pati par savu drošību. Tas nenozīmē, ka valstis nevar noslēgt savā starpā visādas alianses un visādas tādas lietas. Protams, ka var. Ja. Bet tas primārais spēlētājs vienmēr būs atsevišķā valsts viena pati. Ja. Un kā izpaužās šīs drošības, šie drošības meklējumi izpaužas, protams, rūpējoties par saviem resursiem un savu militāro varēšanu. Ja? Proti, jo skaidrs, ka ja es savās rokās koncentrēju lielu varu, tā skaitā militāro vāru, ja, tad tas ļoti daudz, tas manus kaimiņus un visus potenciālos agresors atturēs no uzbrukšanas man. Ja. Šeit tas galvenais faktors ir tas, ko, tāds mainīgais, kas vienmēr figurē šajās reālisma pieejās, ir tas, ko sauc par šo spēku līdzsvaru. Ja. Ka jebkura pasaules kārtība valsts starpā, kāda tā pastāv, ir izskaidrojama ar šo spēku līdzsvara kategoriju. Kas ir spēku līdzsvars? Tas ir gluži vienkārši tas, kā valstu savstarpējās kapacitātes atrodas līdzsvarā tā, ka nedz viena grib uzbrukt un apdraudēt citu valsti, nedz arī šī cita grib uzbrukt un apdraudēt pirmo valsts. Tas ir zināms līdzsvars. Ja? Proti, un līdz ar to, protams, ka krīzes rodās tajā mirklī, kad kāda valsts kļūst šajā kārtībā ļoti stipra. Ja? Jo tad viņi, protams, rada pārējos savos apkārtējos kaimiņos vēlēšanos šo pārmērīgi stipro valsti vājināt, ja? Jo viņi veido draudus šajām pārējām valstīm. Vai arī, kad kāda valsts kļūst pārmērīgi vāja. Ja? Tajā mirklī, kad šī valsts kļūst pārmērīgi vāja, viņa gluži vienkārši provocē uz to, ka citas valstis varētu izmantot viņas vājumu, ja? Kā mēs to pavisam nesen redzējām attiecībā uz Ukrainu. Jo, es domāju, ka neviens pat vislielākais Ukraiņu draugs, ja? Kurš staigā